Tuvojoties Jāņiem, atbildīgās institūcijas strādās pastiprinātā režīmā. Iedzīvotājiem tiek atgādināts rūpēties gan par savu, gan apkārtējo drošību, lai svētki sagādātu tikai prieku. Medicīnas darbinieki atzīst, ka gadu no gada vislielākais nelaimju izraisītājs ir alkohols, kas bieži cilvēkiem liek pārvērtēt savus spēkus, kā rezultātā gūtas tiek dažādas traumas. Vienas no tām – kurinot ugunskurus. Ja ir izmantota benzīns vai petrolija, tad tie biežākie apdegumi, tās ir rokas un seja. Protams, arī lekšana pāri ugunskurām, neaprēķinot spēkus, ja, vai nu iekārp ugunskurā, plikām kājām, vai apsēžās, vai iekrīt uz vēdera, ja, paklūpot pirms ugunskura. Tā kā to lekšanu pāri ugunskurām, ja cilvēks un līdz esošie konstatē, ka viņš tomēr nevar pārlikt, ka viņš ir pārāk ierēbis, nu tad neļaut viņam to darīt. Ne tikai Jāņos, bet visas siltās sezonas laikā palielinās to negadījumu skaits, kas notikuši ūdens tilpnēs. No ūdens nav jābaidās, bet ūdens ir jāciena. Ja? Nedrīkst lekt nepazīstamā ūdens vietā ar galvu pa priekšu, jo nezinu, cik liels dziļums ir. Ja? Un varbūt tur ir kādi krituši koki vai sešķermiņi cita veida. Ja? Un kas? Sakaršuši nedrīkst iet strauji ūdeni. Arī lekšana karstā laikā lekt iekšā ūdenī nedrīkst, jo apmēram 40% no slīkušiem cilvēkiem ir tā saucamie baltie slīkoņi, ja? Kad plaušās netiek atrasts ūdens. Pacientam ir sirds apstāšanās. Tas ir šoks no karsta augstā. Arī ugunsdzēsēji, tāpat kā mediķi, Jāņus sagaidīs dežūrējot postiņos pilnā sastāvā. Pēdējos gados gan līkotāji esot kļuvuši prātīgāki un ugunsgrēku skaits mazinājies. Es gribētu pievērst uzmanību, tātad Jāņi ir neatņemama sastāvdaļa, ko dara Jāņos, tātad kurina ugunskurus un cep gaļu uz grilliem. Šīs te ugunskura vietas ir nepieciešams ierīkot droši attālumā no būvēm no ēkām, no sausās zāles, no dažādiem kokiem, krūmiem, kur tātad uzpuršot šim te vējam var rasties dzirkstele, un kā rezultātā var izcelties ugunsgrēks. Bet policija šogad, kā jau katru gadu, īpašu uzmanību pievērsīs šoferīšu spējai vadīt autotransportu. Papildus reidi tiks rīkoti gan pirms, gan arī pēc Jāņiem. No valsts policijas mums ir noteikti strādāt no 22. jūnija līdz 25. jūnijam pastiprinātā režīmā. Un mūsu novados, Taulas un Dundagas Rojas Mērčaku novados, ne tikai satiksmes uzraudzības rodas darbinieki, bet arī kārtības policijas nodaļas darbinieki, saucamie iecirkņu inspektori. Protams, sadarbosimies arī ar pašvaldības policiju, būs ekipāži, kur kopā pašvaldības policija ar mūsu darbiniekiem strādās. Interpretējot likumu, daudzās sociālajās vietnēs parādījusies informācija, ka Jāņos sodīt var arī par autortiesību pārkāpšanu un dziedot Jāņu dziesmas. Tomēr policija uz to skatās ar nelielu humoru. Kādu, kuram balss dot, kas māk dziedāt, tie lai dzied, kas nemāk varbūt tās, lai nedzied. Bet sodīt, protams, nesodīsim. Policijas pārstāvji arī šogad apseko peldvietas, lai uzraudzītu kārtību, bet visi atbildīgie dienesti atgādina, ka nekrist pārmērībās ir galvenais nosacījums, lai svētki būtu izdevušies. Paula Negriba, Juriķis Rudaks, Artūrs Zaķis, Talsu televīzija.